Pulkstens 11. Esam pamodušies. Pozitīvi tas, ka reāli pēc viņu laika mums 10 vēl. Esam stundu ilgāk gulējuši. Uz 12 mums jātiek uz mašīnu. Beidzās mums parking tikets. Bet tagad jāiet apvērt pusdienas. Pusdienu brokasts kaut kas ēst. Viņam līdz pulkstens pusē 12. kaut kas tāds pieejams. Tā forša drošība. Gaitenis, visur kameras, visus atslēgām. Tikai kur tās brokastis ir, es īsti nezinu, jāiet uz recepciju. Kaut kur tur tajā stāvā esot bārs, kur var dabūt brokastis. Beisīgi esmu apaugstējies, nav viegli parunāt, bet šodien jūtos bišķiņ labāk. Kā vakar vismaz. Viņam forša virtuvība. Tāda maza, bet ir 2 plītiņas. Mikrone. Visādi piedarumi, katliņi, izlieta. Gatavot visu savu ēdienu. Kur tik mēs esam vēl Polijā, tas salīdzinoši lēti visu. Es pasūtīju kaut kādu panīnī brokastu par 15 zlotiem. Tas ir kaut kādi 3 eiro. Arī dzeramais lēti. Iesim gaidīt brokastus 3 minūtes, tika pagaidīt. Brokas bija tīri garšīgas. Ejam uz numuriem. Paskatīsimies, ko tad dara tie altaši. Būs pamoduši. Es domāju, ka viņi vēl gulēs. Kā tā? Ļoti laba bilde. Mēs dzīvojam kā kārai, mums pašiem savs numuriņš. Nē, numurs pat darbīgs. Vaļera neatnāca gulēt. Aivars, jā. Te mums ir noliktavas, var dabūt atslēdziņu. Ir tev pašām savi kabeļi, kur pieslēgt, ir gaismiņa. Tā kā rītīgi krūti, un mēs samaksājām tikai kaut kādu 47 eiro par šito visu 3 cilvēkiem. Ir forši. Es jūtos tā, ka vakar cik tā mēs tur arī tur izdzērām daudz, un mēs neizdzērām uz to pusi izdzērām. Jā, tā, ka vispār, kā būs tos 9 aizies. Ja 9 aizies gulēt no vakarā vai? Vakarā. Kāpēc tas jau labi tas jūtas? Nu, tur jau vēl ir. Es nesaprotu nahu. Jā, vatā. Nu nevar. Reku. Kurš ir apēdis jau pēc? Kuram daļa nebija ko? Pāli atnāk lobi no džeks, pastajā. Kur mums telefons? Es šito gribēju sākumā. Es gribēju iet mazgāt zobu, es meklēju, kas tā dzer, vakar zobē, jā. Bet es ielēju, ka tas viņš mīrs, kas ir. Nu tur bija projām, tu dzer šņam. Viņi vajag meklēt tas fucking šņam. Nu man atkal tā, kad es dzeru, tad es nejūtu, ka man sāp. Kad es pārstāju dzert, man sāp. Tad tas nozīmē, ka vienkārši uz laiku ir jābuhā. Suka, bļaļ, man liekas, ka lūzums, bļaļ, mazāk sāk kā šitā huīņa. Tāda maza miskaste, bet tu nemājas. Tu to vienu no pašu malu? Jā, bļaļ, kaņiešana. To pašu rekordu līdz izmazgājis, un liek atpakaļ, bļaļ. Džeki, ja jūs gribat pēdējā iespēja, šitas sejas krēms maksās 110 eiro. Ko? 110 eiro šitas sejas krēms. 110 eiro vecīt. Tas ir tā, ka tu uzlied un tu uzreiz smūksies. Jā. Tas ir domāts manai sējai, kad ir paģīrs, tu uzreiz smūksies no tā lietas, nevis tā, ka tu zombijās tā. Pilnīgi huīņa. Mēs jau viņu nepirkt par 110, bet viņš maksā 110. 25.
Es nezinu. Es neizterēju necētu. Kā tev liekas, tas pirks jāmazgāja? Ja viņš nokritīs, tad es jūtos tīrs tikai. Mazgāt? Tagad bomžos dienai priekšā. Jobalnī, kobalnī. Ej, tu tīrs. Lasies, tas baltais, bet strūtiņa nāk ārā. Ir, grib pagājušās var iedot. Ar Latviju. Jā, dakšiņi vai? Nē, tur leģo. 5-9 aptvēr. Nu, nepilni 600 km jānobrauc. Nu jā. To gan es nezinu, tu nav vēršos līdz turienei. Līdz šejienei. Pīkaudēm 6 stundas. Arī var iedomāt kartu? Nepilni virsū savus strūčus kartus. Iedomāt kartu. Tā ir gribu vienkārši, lai tev kaut kas Tev ņem savu viski. Redzēju, kad es mazgājos, kuru nemazgājos gāju tīrst. Izēju ārā. Hello. Vai viņa teica hello pirmā cīk? Viņi gāja tieši to tu gāji. Prasījās. Tas arī tā nepatīrs. Es saku, ka es ceru. Saka, otrreiz, ka viņi tur plakām ir? Nu, nē, es taču nezināju, ka tur vispār kāds ir. Es iegāju iekšā, ka to vai... Tas nenotiek. Nu, pa žīzni tā, ka es kaut kur braucu. Es varu arī nedēļu. Slūži. 4 dienā tikai visos festivālos. Nu jā, ķipa tā, tāpēc, kad es par to tā kā nedomāju un īsti tā kā vajadzības nav, tāpēc ir es nedēļu sanāksmi. Veselīgi. Tas ir veselīgi, jā. Un pēc tam mocījos, bet pēc tam, ja tu veidi dirsti, tad toču stunda. Tad ir toču stunda. Jo tad ir Tagad svīst. Jo tad ir pīzi tā, bļaļ. Tas novalk. Tā tu spied tā, ka man liekas, ka sāpes nāk ārā. Un pat sāp. Tad anālās sanāk. Tur, bļaļ, ne tikai anālais, tur, bļaļ, izvarošana. Labi. Burvīga diena šodien. Pilsēta ļoti smuka. Atņemt vietu. Vai bija tik nu izdaudzīts, vai bija. Un tur jābrauc? Jā. Labi, es. Slight right, then turn left. Vispār pa labi vai paplīt pa labi? Tur, jā? Left? Turn left, then Te? make a U-turn. Te? Kāpēc tu saka left? Ok. Nu? Kreis? Indo. Mēs slaku atram. Un mēs gandrīz aplamām. Kur mēs esam iebraukt? Šitā taču nav maģistrāta. Mēs pilsētā paskatāmies, jā? Skaidrs. Viņš nav kujā arī uz vietas vienīgā. Nu kur? Atpakaļ, jā? Davai, apstījāmies pie tevi. Kur? Tur atpakaļ? Tas ir labs navigators, Indo. Tur augstā
šeit, bet rožot augšā līsturi krusti un visādas Kielāna un tādas lietas. Nē, man patīk Varšava forša pilsēta. Cik es tagad redzu, tāds tīrs sakopts, tāds foršs, mūsdienīgs, moderns. Vecpilsēta forša. Jā, viss tās poļiem ātri ierobežojumi pilnīgi kopīgi dzīves. Nezinu, tas viss močības 100. Es arī. Taisnība močība. Ir Varšava? Jā. Tas Varšava. Tāpēc, kad vajag caurbraukt viņu jākautā. Es varu izbraukt no viņu dzērā. Tad nevajadzētu uzbraukt taisni visi būs. Всё, конечно. Всё правильно, всё едем. Šis ir pareizais ceļš? Jā. Tagad vienkārši taisni, jā. Mēs esam nonākuši 880 kilometrus. Vidējais ir 6,2. Tas jau nav. Tas ir paņēmām un šeit samaksājām. Nu jā, iespējams. Tāpēc, ka viņi grib izmērīt, cik mēs tālu braucam. No, jā. Un mēs braucām līdz galam. No. Kā 9 jūtas? Kas? Kā 9 jūtas? Kas pie vēl nedomā? Tas ir 9 jūtas, ko? Kā 9 jūtas? Ko tur? Numurs, bļa. No. Tas ir 5. Tu jau noskaitās. Bļa, tu apdzēries nāc. Labi, bez labvārdiem. Jā, rekur tagad iedod sūdiņu viņai. 50 eiro. Nē, būs kaut kā 20 droši vien. Man liekas, ka pat mazāk, 10 kaut kā, man liekas, kas tā. Eiro vai zlotu? Eiro. Zlotu vēl 10 kaut kur bija kāpatā, bet stīri meklēt. No kārtā. Can I pay with the card? 4. 9 zlotos? 90? Bet man bija, no laika, un tad bija, bet es nezinu, kur man ir. Māks, tev iedod karti, jā? Kas? Kas? 4. Maču nevajag. Ar ko viņš man dēlot? Man ņēja daudz, jo pati. Normāli. Ko tu vajag? Nē, man. 9 zloti, tas ir 2 eiro kaut ko. Vācijā. Nu jā, jo es... 9 eiro. Nē. Konvertējis uz eiro. Nē, zloti, tur bija PLN, jā, zloti. Bet... Kā tā bieži nedeņas, ķipā? Es nezinu. Kodījam 2.
Bļaļ, Polija, nahuj. Par to tev atrod, nahuj, bļaļ, kārtu. Bļaļ, varam visam noreicināties. Tu Polija neprasa. Nē, jā, es skatījos internetā, kad pa visiem šo tripu mums vajadzētu būt apmēram kaut 30 eiro, 20 samaksāt ceļiem visiem. Pulkstens 11. Esam pamodušies. Pozitīvi tas, ka reāli pēc viņu laika būs 10 vēl. Esam stundu ilgāk gulējuši. Uz 12 mums jātiek uz mašīnu. Beidzās mums parking tickets. Bet tagad jāiet paklēt pusdienas. Pusdienu brokastis kaut kas ēst. Viņam līdz pulkstens pusē 12. kaut kas tāds pieejams. Tā forša drošība. Gaitenis, visur kameras, visus atslēgām. Tikai kur tās brokastis ir, es īsti nezinu, jāiet recepciju. Kaut kur tajā stāvā esot bārs, kur var dabūt brokastis. Beisīgi esmu apaugstējies, nav viegli parunāt. Bet šodien jūtos bišķiņ labāk. Kā vakar vismazām. Viņiem forša gatavība. Tāda maza, bet ir divas plītiņas. Mikrone. Visādi piedarumi, kapliņi, izlieta. Gatavot visu savu ēdienu. Kur tikpēc esam vēl Polijā, tas salīdzinoši lēti viss. Es pasūtīju kaut kādu panīni brokas par 15 zlotiem. Tas ir kaut kādi 3 eiro. Arī dzeramais lēti. Iesim gaidīt brokas 3 minūtes, tik pagaidīt. Brokas bija tik pašrīz. Ejam uz numuriem. Pastīmies, ko tad dara tie altaši. Būs apamoduši. Es domāju, ka viņi vēl gulēs. Kā tā? Ļoti laba bilde. Mēs dzīvojam kā kārāji, mums pašiem savs numuriņš. Nē, numurs tur darbīgs. Vaļera neatnāca gulēt. Aivars. Aivars, jā. Te mums ir noliktavas, var dabūt atslēdziņu. Ir tev pašām savi kabeļi, kur pieslēgt, ir gaismiņa. Tā kā rītīgi krūti, un mēs samaksājām tikai kaut kādu 47 eiro par šito visu 3 cilvēkiem. Ir forši. Viņš nepadīja, jā, protams. Es jūtos tā, ka vakar būtu. Nu, cik tam mēs tur arī tur izdzērām daudz, un mēs tam neizdzērām, es jau pusi izdzērām. Jā, tā, ka vispār kaut būtu kaut kāds deļņos aizies. Deļņos aiziet gulēt no vakarā, vai? Vakarā. Kāpēc tas jau labi tas jūtas? Nu, tur jau vēl ir. Es nesaprotu nahuj. Jā, what the fuck. Nu, nevar. Es gribu. Rekur. Kurš ir apēdis jau pēc? Kuram daļa nebija ko? Pāli atnāk. 48 stundas ir devīgs. Kāds paskatījums. Nebraucās festivālu. Man arī tāds, ka man nekas neliecies par to pagaidām. Tas bija pilnībā. Viņos pēro. Tas nav 3. Viesnīca. Apkārt. Rītu dziesmās vārds laudīgi izskanās 6 reizes. Cik viņi kopā pastāvēja kāds 10 gadus, kas tāds viņam bija apmēram albums. Cik viņi daudz, jā, un cik viņi daudz gadā var 2 albums. Mūs vēl neizlaist Rītīgas strādā. jo tagad Davidam Bowijam var izlaisties tagad albumu. Neizlaisties. Tas nav albums, tas ir
Pats arī bija Michael Jackson. Un tas albums, ko veic Led Zeppelin, bija Kasparē. Jā, tas arī, tas nav viņa albums, tas arī ir uztaisīts. Es domāju, ka jau viņa pajuka to albumu uztaisīt. Nu, pēc tā vienkārši arī mēs saliek kopā vecās dziesmas, kaut kāds tas nav nekur iepriekš albums. Viens labākais albums. Man trešais viņam patīk labāk, Led Zeppelin 3. Man viņš savādāk. Tas viņam rāķā tās dziesmas, kas nepriekš ir pieļaut. Led Zeppelin. Iedomājies, kā mūsdienās viņš skatās trausmīgi. Nē, tagad jau arī, pirms šitais te Lāns aizgāja solo karjerā, kad pēc tam, kad bija solo karjerā, viņš sāk taisīt ar savu būtūku un īsto šamanistisko to novirzienu. Viņam, man liekas, ļoti labas dziesmas tur nāca ārā 2000 gados. Tas nonāk šamanistiskais arī tīri ok, viņam tas jaunais albums ir, bet pilnīgi citā virzienā ir. Pozitīvu savu klausījāmies, es gaidīju roku, es sagaidīju hippie mūziku. Es man pajāšu to mūziku, galvenais ir redzēt maģēnu. Jā, ok, tas ok, jā. Kvalitāte man nelikās labi. Bet es esmu dzirdējis labi. Tagad es redzējuši redaktorus. Ļoti radikāls. Tad mēs atteikti tikai kaut kāds YouTube. Boinās, reizes, viņas mēs negribētu. Un viņš ir stāvdījis. YouTube, man liekas, viņiem tā, uz koncertu norināt pa globālo sasilšanu. Tas nav. Es uzskatu, ka tas nav koncerts. Tur, kur viņi nevācies vai neuzstāsies mazāk par 50,000 cilvēkiem. Nē, jā, man liekas, ka viņi arī tā ļoti, Loģiski, bet kāds no tā tev ir, ka tu nedabos tādu pīķi, lai kaut kur tūmā stāvēt viņiem, skatītos Wembley stadionā no paša augšas tikai. Tev neko tur neizbaudīs, tas, ka tu vienkārši viņus redzēji. Dzirdēji. Bet festivāls mēs arī garādā. Ļoti rēti. Pa 5 gadiem es vienā festivālā uzspēlēju. Jā, bet tā ir super. Nezinu, YouTube ar kaut kā pilnīgi. Vienīgais, ka gribas paraudāt with or without. Es arī pat tagad būs kaut kādiem Coldplay. Man Coldplay arī pilnīgā Jā, vecās dziesmas, jā, es labprāt gribētu, bet es negribētu, lai viņi tur nekur miljonus cilvēku. Tā ideja, tā kā pozitīvs formāts. Tu vari izbaudīt to koncertu. Ka nav pārbāsti cilvēkiem pretī. Sāsvīdus var tur liet. Jā, un man jau, ja tikai spēlētu vecās dziesmas, uz vecajām dziesmas ļoti tādu gribētu, jā. Nu, rēķinu, es augustu, visu šī vecās dziesmas. Jaunās pretīs. Tagad daudz grupas ir pavisam kāds citādi uz to popu baigi, tur virzās pēc dīvainu un savu psiholoģisku domāšanu, kā tur augstāk, nezinu, tā kā radio, kad vai kas tas ir samērā mūzika. Vienkārši pārāk sarežģīti kuģi, kā es Vecā apkusies ar mums arī mums bija ko jaunu, cik kā? tas radio, tas vienkārši vienkārši čalis, man liekas, sēdējis un lasīs kaut kādus tipā grāmatas, lai atrastu kaut kāds jaunas vārds un ielikt dziesmā. Aptuveni tā izklausās. Ja tu paskatu, kā tas ir. Nē, 2-3 dziesmas man patīk, ja tur jaunie albumi. Ar Dievu. Tas Witch, kā tur bija Burn Witch, kas man ir tā. Man identiki patīk. Pārējais, ka tur man vienkārši gaudošana, es tur naktīs. Gaudot, jā. Vienkārši gaudot. Tagad es gribu uz Augustu. Jā, bet arī tu man viens parādīja, man likās uzreiz, jā, vajag krūti, super. Bet es īstā varēs reiz paklausījos, tur tikai dažas dziesmas ir tādas, kas tev iesēžās. Tā, ka tu Es jau no pirmā albuma
Stāda. Es arī vienreiz tā mācīju. Tagad tev cik pat sāk dirst kaut kā virsmu, tad ģipā ar skaties, ja mācīs, tad tagad būli. Tā kā Kentals. Cik vēl? 2 stundas mazāk jābrauc. Es nezinu. Jābrauc. Tad vienlaimīgi. 750. Sākās 760, Nu jā, es Labākais audīgs, tas ir redzēts kāds reizes. Nu, te nav polijas vistas, jā, vai kanāls. Īstā par tev saprast. Šansē vai nešansē? Atradām letiņš vēl viens. Tāds foršs vējš, tagad tāds vēsams, tāds grūtā aizskatīt. Tur iekšā bišķiņ pārāk kars mašīnā. Vācijā. Esam izbraukuši no Polijas. Jā, 2 dienas vajadzēja. Un normāli daudz pacietīgi. Jūti nesmīt pēc poļiem. Tas bišķiņ mīziens, ja nebūtu sūti, tad jau varētu atbraukt garām. Tagad tur baigi vispār. Es tādu mazo joslu. Tur ir varētu braukt, principā, bet tur Nebrauc. ir stop, nu var izbraukt, bet es nekad. Tur sāksies ļoti normāli. Ja kalnu nav, Kas? parasti tā norma viena josla, bet viņi tur uztaisīs par 2. Nu, viņa remontā. Nē, bet jā. Šitas ir tas slavenais auto. Šeit var braukt 150. Šie ir Vācijas ceļi. Tas mēs varētu izkāpt Kas 10 minūtes jau braucam. Ātrāk nevarēs. Tas ar to Windows, kad visu mašīnu pārvāc vieniem patīkai apstājas. Nesties, tu nevajag, nebrauc. Tur jāstāsta. Es tur pārbrauc pārbrauc un pār neredz. Labi saka, ka Gruši sekos tai mašīnu. Arī, ka tev sāk pīpi, jā. Nefokus šeit esam. Jūs tur Tas zaļais esam mēs, jau. Kas tas zilais? Lai visu planētu. Jā, laikam ir domā. Tas ir. Ir apus vai Crying tragic waste of skin. Tur kaut kas sāk darboties. Bet nu man teismu zem pagaidām saprot. Viņam nav mazās ielīnes, bet lielos ceļus tas pagaidām nav. Now I'm breaking down your door. Tad brauc taisnu, pāri upei, tad vēl taisnu. Tad es teikšu. Es tu manējs tie ir normāli, kur tālāk rādi arī veids. Lai arī viņš atrodās dobelē, tas mazām kārtiņš rāda, bet arī... Nē, davai tagad teikt vispār zies, stop mašīnu.
aizies, sadarām, ka tu nogulsies, bļaļ, garīgi. Es domāju, ka labs jautājums, tas jāprasa recepšanā. Nē, nu mēs paļubām, taču iesim kaut kādu barčeku. Un tāpēc jāiet tur uz centru. Jā, bet kaut kā nelegāli, gan jau arī. Nē, es negribu nomazgāt. Es došu to vietu, negribu bailēt. Ja tāds bišķiņ, tur tāds geto ir variants. Jā, šis te šalta filmas ir hostels. Jā. Tie aizdodas. Nē, man tas kā vairs atgriezis. Šīs dodas. Vēl kā jau. Cik mēs kāds? Drīzumā 10 minūtes gaidīs. Tas ir kaut kāds studentu koešu kaut kas tāds. Jo tur arī kaut koledžu blakām bija. Skola. Jā. Sākās. Tā bija taisnība. Es vienkārši esmu tādā bijis, palicis, kur nav māja totālā. Man tas tur varbūt... Un tagad kāds zemvieta viņš dzied. Skatās un dzied. Kumbajā. Atnāc. Čāniņu kujānī perēc. Davai, Pagaid. Tas ir bišķiņ krimināļņi kazarmas variants. Labi, kāmies ārā. Es tam Wi-Fi man jāpieslēdz jānos vēl tēpis. Kur ejam tālāk. Tur es negribu palikt. Jā, es esmu mācīt neatstāšu. Pagaid tās kazārums neredz. Es gribu, lai tās kazārums redz. Lai tētis zina. Jā, bet redzu, kāpēc? Viņš jau visu ir uzlauzt. Tāpēc var jāatslēgt. Visu ir uzlauzt. Otrlē, vai šitās ir tā. Davai. Arman nāc, bet tā, lai kazārums redz. Jā, ir atpakaļ. Bet kazārums. Bet nezinu, ko lai sākt. Tā. Mazgāties, tagad domāju, Tās tur čūras droši šeit ņēma. Nav jēgas, tāpat es sakot, mīskats saķeršu. Pasies, vai nav kaut kāds preizis vēl uz apakšā palicis. Lai gan tiem sūdiem popūri. nav bez krakla gan pāraugšu. Vai, bļaļ, tu pielīd 10 eiro. Kāpēc ārā mašīnas? Tu teici, ka Es taču ārā pajāties. Jā. Zini, kas ir? Es tagad uztaisīšu tādu vienu jokas, tā kā... Pakarināšu, viņš būs nopizījis, tu zini, kas tas ir. Nu, ja viņš vēl būs, kad mēs atnākam, tad vēl ir safe and sound. Mēs uzpūsim. Bet, ja viņš nebūs, tad jau guļam mašīnā vienkārši. Bļaļ, es neesmu gājis smirdi totāli. Čia ir attā, nē, es gribu noskaloties. Bet kur te var vispār? Vai te vispār dušas ir? Tur ir, es redzēju jau. Es arī gribētu noskaloties pēc datoru, negribu šeit atstāt pagaidām. Davai, es pieslēdzam datoru un Inda lieja savā Facebookā. Vai es arī izmantot internetu? Kā saka? Nu, tu tipa Facebook accountu vajag. 9. bija gūt vai 10. Tev? Jā. 9. Nu labi, īstenībā tuvāk izējai, ja tur kāds nāk, tad es skrienu projām. Ok. Var pieslēgt. Nezinu, kā viņš strādās, es tās lietas nemāku. Nu jā, es visu ņemšu, bet tam kad nācam augstā gulēt, tad paņemsim kaut kāds mans, ka mums ir... Es nesaprotu, kā tur pieslēgties Facebook vai tam internetu. Tas ir diršas, bet... Kas tur ir? Nē, tur bija login with Facebook to access internet. Un jā, bet kā tu var ielagoties uz Facebook, ka nav internet?
Nē, Wi-Fi parole bija ķipa kaut kā. Nu labi, man jau vairs vispār nekas nepārsteidz. Viss ir sapists. Viens pa vienu vietu mazgātais. Varbūt tas tikai viena duša ir. Nē, tur ir kaut 20, es redzēju. Man liekas, kad ir tur speciāls cilvēks. Davai, tad ej, Speciāls cilvēks, kurš šrūtē. Tam stājies, tam tev tev vajag ielaikot, lai tu varētu izmantot internetu. Ej, tu dīrs, tepat elektrība nav. Atklātīgi. Es gribu nospēlēties ātri. Es ilgi toču nebūšu. Nav tik ātri. Berlīnas ielas 9:00 pilnīgi tukšs. Nekas nenotiekās. Bet nu kaut komandā stunda tik daudz menta braukā apkārt visu laiku un ielas pilnīgi tukšs. Nu tā arī teica, Uģons man toreiz teica, nu, tu aizbrauks patusēsies, nu, arī tāpēc. Viņš teica, vienkārši uz ielām cilvēku nav. Viņš vienkārši teica, ka arī bāri visi ciet, viņš knapi atrada kaut kādu bāru, tur izdzēra vienu aliņu un savu, viņam teica, spinaties. Boring shit. Jā, bet galvenais ir neapmalkties, jo man visas vietas visās vienādas. Arī. Un es kārt nesaprotu par nevienu pie ielas nosaukumu. Vienkārši ejam pirmajā kaut ārstulē. Bet viss jau ciet. Kur ir kaut kāds bambani, bambumi. Restorāns. Vai tad vēl viena valsts cīt, jā. Mēs te mēs varam iet, ne? Ko ir tūņa? Bet es negribu burgeru, es tauts negribu burgeru. Es nezinu. Vecais US Army checkpoint. Tā cilvēkiem, kur mēs atrodamies. Bet es nezinu, kur tad hostels īsti. Es nezinu. Ej, patais. Viens. Friendrich. Jā, laikam šitā iela, tā iela. Friendrich. Štrange vāciski iela. Kas? Štrange kā vāciski iela. Man vajag Kočštrange. Kur ir Kočštrange? Mēs atrodamies šitien. Tur ir sūdi, principā. Tur mēs esam. Mūsu viesnīca kur bija šitien. Mēs esam nepauzot. Mēs gribam iet uz centru, jāiet tur ir. Bet, mums ir galīgi, principā. Ja? Vai net uz solienu sēdēt bukāli, gaidīt menus? Šo izdarīt 41. Būtībā es jāpris. Jā, 5 eiro maksāja. Viņš man iedod 4. 4? Tieši tā? Es kolu neņēmu. Viņš man iedod 41 ķipā. Vai te 46? Vai te 46 ķipā. Viņš tā. Man likās dienas, šis maksā man 3,50, bet šitas, es nezinu, 2 eiro, tas nestīgi maksā. Tur bija kaut kāds cits, tur bija aizstība, bet tur ir 0,3, mēs kaut kāds cits ir. Nu, droši visi mēģinās turistu sapist. Jā, bez Berlīna bija iedomājies pavisam savādāk. Kaut kā vajag dīvainā pilsētā liekas. Baltādāņiem liekas, te ir mazāk nekā viss cits rases. Tā ir vai turisti vai? Jā, jo piemēram uz ielām vispār nav cilvēku, nav mašīnas, nav rosības. Tad, ja tu paskaties, saku, ēku logos paskatoties, visi tumšs. Nē, nu labi, bet ir jau... Visur. Nu, kā starpība otriem cilvēkiem jāgud, principā, te vienīgie loku, tā gaisa, un visur citur ir tumšs. Nē, nu, bet... Visi iela tumša, cilvēki nav. Tas ir normāli, tu domā, ka... 10 kaut kā. Kā tāda? Jā. Mēs 9 izgājām ārā kaut kur. Es 15, 11. Sabiedrisko. Domāju, kas būtu ražīgi, ja mēs tiešām kaut uz 7 valstīnās izbraukām. Ceļš ir tāls, mēs izbrauksim 11, mēs 100 punktu konsultēties, 10 11. Ok, varbūt tas ir izdarāms, par cik man liekas, ka šovakar laikam mēs neko baigi nedarīsim tā. Nu, vismaz, Kaut kas notiek. kā, jā, vismaz kā pašlaik, kā rīt lietas,
Pamierīgi, laikam, šokīgi būs. Tad arī jā, tu varbūt varētu arī normālāk izgulēties un ātrāk izraukt. Tas būtu iespējams, ātrāk no tā. Es jau pamierīgi. Es nesapratu tev. Kas? Tu nekaitini man. Mēs tur būsim trietā vai tā kā 25 cilvēki ar 10 kūtām? 25, 10 kūtām. Tu jau nezini, Tur kas vēl- tagad tur haipai trainu. Tu nezini. Tur mums čigāni sasaukuši savu taboru, tur tusējās un buhā. Un viens vēl ar mani dvildu vēl dirs slaukas. Taču, protams, tur viss kaut kas ar būt. Vēl ir atā. Nē, te mums ir 10 vietīgas hostels, tur būtu 14 vietīgas. Tur? Nopietni? Jā. 14. Visādi narīgi atkal. Un es tur gāju pa izstatījās. Visi tam saka, ka es nāc, kā man ir. Kāds jums vispār tagad ir iespējas par Berlīni? Jūsu vērtējums? Es vispār man nekas nelikās. Nekas pārsteigts nelikās tas, ka te melni un vispārējais. Man tas arī neliekas. Tāpēc, ka viņi jau ir, to jau ziņās rāda. Ja būtu Hitlers, tad neiesaistās. Nav jau tā, ka mēs neesam atlaiduši. Vispār tā Berlīna vienīgā vieta. Varšavās paspēja tā bišķi iedzēt. Jo es jau jūtu, ja mēs Dārčik paņemt vēl vienu tā mazā pudlīti, tad jau, būtu tāds štīvis. Mēs redzam, kāds Dārčis bija. Bet, bija naturāli, mēs izdzērām tā vienu pudlīti, bija mājas, mums bija tāda čotka uz robežas. Vēl viena tāda pudeli, man jau būtu štīvis. Bļaļ, es visu dienu dzēru. Man jau atgāju. Viskīgi pudeli, visu tukši bija, bet nav tā mašīna. Pusē malīgi. Tu atšķīras vispār palika pāri no tās vietas pudelē. Cik vēl divas ir, ja? Tāds čomaks. Nu labi, tās baigas dūks varbūt nebija tīmā, bet tas ir Karoči, piezvanas vadītāji, pasaka, ka viņš nebūs, viņš ir apslimsts. Viņš pēc 2 stundām nāk, uz brīmši, viņš šņams. Nu, brēģēju uz mākstību, kur daudz nerad, viņš iet rīmšikā, jo viņš ir teica, es zināju, ka tam atlaid, tipu labi, es viņam Viens no 2 jautrākajām dzeršanām manā dzīvē notika tā, ka man nākamajā dienā bija tā, neko nenožēloju. Jā. Zini kā, pohuļ, tu to dienu, nomoc, tā kā, loks. Jā, nu, bet tas ir pretī. Tas ir pretī, tu ir nomoc, bet, tu tomēr es to vakaru 2 reizes vairāk atceros, no kā to sūtu vienu dienu. Man labāk kā cīli, mēs citam kājām. Tad arī, es atceros, davai aizbraucam uz zimšanas dienu, tas, nē, man rīt darb. Pohuļ, bišķīt ieros, un brauc mājās. Labi, davai, eiro, 1 eiro, otru, nākamais, ko es atceru, zinu, tu nav uz darbu jābrauc. Es pilnīgā vafelē vienkārši. Es aizbraucu uz darbu, mēģināju plautā iebalst dinamītu. Nesaprotu, nahu neiet. Es tā pieliecos un nenormāli koncentrējos, bet kas notiek? Plaukts pilns, Es saprotu, ir dirsā, es aizēju, noskolot seju. Jāapsēžos bišķi uz spodu. Dirs, nē, vienkārši apsēsties. Es apsēžos uz spodu, pieceļos, cik es ilgi te sēdēju, huizi. Tā bija vienreiz. Bet pusdienas nahu ēna ātri pienāca. Visvairāk cilvēki, kur te iet, Nu jā, tur dzīvība noteikti riktīgi. Tagad atnācām, tur arī pilns cilvēkiem čekojās iekšā. Viens izlaik jau 3 nāk ārā. Nē, nu tas ir tā kā tu teici, protams. Vadīt veicams. Protams, tur paņem to, tur vienkārši drāžās visu savā starpā. Tu taču zini, ka vācieši ir pretīgākie formāti. Fresh. Nu jā, vistrakākie ir tur. Protams, Japāņas tur viņam. Tur viss vēl tur dētas kaut kā. Tā kā mutē tas ir normāli. Tas jau pat nekas nav traks. Tad tur traktoriem brauc bēžās un visādiem tādām pulmām. Nē, viņam rāda, ko tos desmitos, tur pa televizoru ģimenes šovu, kur tev viss tev teiks, ka dziedi, ka roka un tev tročīti. Tev jānotiek, ka roka. Es redzēju, kur bija kartinga trasē. 2 tādi džeki, un 2 svecnēs sēž ap likti pīzdi, tur, kur finišs ir.
Un Džeks atcenšās ar kartingu mašīnītēm. Un nevis kartinga, bet tādām spēļu, bet tādām krūtām, kas ar pulti vadāmās ir. Un viņiem pīmpis, dildo piestiprināts galā, un tad viņi nefinišēja, ja kāds nav ar to mašīnīti, un kur tas pīmpis pežā iebrauc tajā vēs. Nu, viņi vienkārši guļ, tā. Un tad abi tika pie finiša, un tad vienkārši mēģināja iebakstīt. Protams, abi iebakstīja, bet viens viņa nelātāk. Nu, tādībā notiek. Bet tas stumbā Japāna, es to arī gribētu tādot. Tur būtu brīdīgi, citu pasauli. Nu, mēs nesaprastu tur vispār neko. Nu, bet tur ir tas prikals būtu. Tas ir tā, ka, ka citu pasauli. Visam kaut kas savādāk. Čoms stāstīja par Japānu. Nu, viņš tāds kaut cik, viņš, kaut ko rubīgi. Viņš teica, es vienkārši nesaprotu. Tas ir cita planēta vispār. Tur sarunāties ar kādu ir neiespējami. Nē, loģiski jā, bet tā, ka kas tur uz ielām, kā viņi tur staigā, visas tās vecenas, tur vienkārši tā, ka visa krāsas buņži tur tā aplietas ir un staigājās tādu ķēmu. Šeit vairāk iesprīgst. A poļiem tikai? Poļiem arī. Ne angliski, ne krieviski, tur, bet kaut ko pa polsku tikai. Tā viņi mācīja to. Kaut kā, jā. Možda drīz vajag tā kā iet jau spototies. Ja mēs gribam Amsterdamā laicīgi nokļūt. Mums tiešām tālāk neizbraucam vienu vai divu. Tiešām neizbraucam. 10 pēdējais, cikos. 9 ceļamies. Optimāli būtu 9 izbraukt. Tagad ir 12:30. Tev ir auss vēl? Nopēc eiro 50. Jā, alus salīdzinoši plēts. Tāds priekš hosteļa eiro 50. Tas bija 4,70. Mums veiklā eiro 50, mums ir tie valmē mūs. Tā jātaisās.